Par sevi Mikus saka: cenšos darīt tikai to, kas man patīk. Šobrīd viņam patīk filmēt un montēt uzfilmēto. Viņš staigā balstoties uz kāju protēzēm, kas sākas virs ceļgaliem. Ar šo faktu viņš rēķinās, taču tas neveido viņa dzīvi, tāpat kā dzīšanās pēc augstākas vidējās atzīmes. Toties viņam ir vismaz 3 varianti nākotnes profesijai, un tas gan esot svarīgi. Sākās visu to, ka mamma man pieteica šajā skolā. Sākumā es mācījos 66. kustības traucējumiem, bet tur tā vide bija tāda, man nepatika. Ja es esmu skolā, kur ir normāli bērni, tad man vieglāk arī uz ielas ir un citur, kur es neesmu skolā. Ka man tā vide ir vienāda visu laiku. Citreiz tā, kad, piemēram, es nokrītu, Viņa uzreiz kāds palīdzēt. Nē, es pats tikšu galā. Es pats piecelšos un viss būs kārtībā. Tā kā, es bieži vien atsaku to palīdzību visbiežāk. Nākotnē tā saucamā pieaugušajā dzīvē. Visiem būs vienalga, kas teorētiski tev notiek. Pirmajā brīdī arī ar tām klavierēm bija tā, ka pirmā klase, skolotāji vispār sākumā bija, skolotājiem jau arī tas diezgan liels tā kā pieredze, kad strādāt ar bērnu, kuram nav visi 10 pirksti, un normālā skolā nolikt normāli eksāmenus klavierēm. Un tas bija tā kā viņiem, gan skolotājiem, gan man tāds pārbaudījums sākumā. Man trūkst 6 pirksti. Es varu nospēlēt to, ko vajag, bet citreiz es vienkārši pielāgu. Vienkārši kaut ko noņem, kaut ko pieliek. Ikdienā tādas lietas nav, ko man būtu fiziski grūtāk izdarīt. Es sadzīvoju ar to, atrodu iespējas, ko es varu darīt. Šī te paša video filmēšana, skaņošana. Tas ir vietas, kuras esmu atradis, kas man patīk, un kur nav tik ļoti liels fizisks spēks nepieciešams. Kur vairāk ir tieši tavas rokas, tava galva vajadzīga, tava redze un tava dzirde. Kas man parasti liek kaut kādā brīdī atcerēties par to, ka esmu savādāks, ir, piemēram, tas pats, ka man kājas citreiz salūst, protēzes salūst. Vienkārši skrūve salūst potītē, Un tajā brīdī es jūtos diezgan ērti, jo es līdz tam brīdim esmu skrējis pa kalniem un darījis visu to, ko visi dara. Vienā brīdī viņi salūst, un tad es saprotu, ka bez mazliet tajā brīdī esmu paralizēts teorētiski. Man ir piedāvāts arī citreiz nautnē, atvedīs ratiņkrēslu. Nē, es ratiņkrēslā nesēdēšu, negribu. Tas nav priekš maniem. Pēdējo reizi bija ļoti forši tas, kad viens vīrietis, kas mums veda ar autobusu, viņš bija diezgan izplīdzīgs. Viņš no sākuma nesprata, viņš domāja, salūza cilvēkam podīt, neko tur viņš nevar izdarīt, viņš nav daktars. Viņš tā kā prasīja, vai kaut kā var palīdzēt tā. Skrūve vajag, un tad viņš, un to uzreiz sāk rīkoties. Uzreiz sāk pats skrūvēt vaļā, kaut ko darīt, un beigās es visu nometnes laiku varēju novadīt. Un tas bija no viņa puses diezgan cēli, taisot jaunas kājas katru gadu. Piemēram, šogad arī man ir mērķis taisīt kājas protēžu. Tādas, kurā ne tikai locītavas kāju locās, bet arī potīti locās, kustība kaut kāda, kas visu laiku mēģina sevi uzlabot, upgradeot, tā sakot. Es uzskatu tos par apavēm, lieliem apavēm visi. Tas arī viss. Jo nav tā, ka es bez protēzēm nevaru staigāt. Es varu staigāt, skriet, es pat citreiz varu vairāk izdarīt nekā ar kājām. Bet vienkārši tas ir, lai vizuāli labāk izskatīties, lai es būtu savā augumā un lai arī vieglāk pārvietošanos pa ielām. Man ir 3 nozares, kurās es strādāju. Programmētājs, kaut gan man tas liekas pārāk sarežģīti. Ar datoriem kaut ko darīt. Skaņošana, skaņa operātori, tas ir viss, kas var būt gan visu pasaulē, kas man patīk, jo tas skaņa operators ir cilvēks, kas satiek ļoti interesants cilvēks. Man pats es nezinu, cik ilgi īsti skaņoju, bet arī kādu labu laiciņu un satieku daudz cilvēkus, dažādu domāšanu. Citreiz vecāki, kad aizbrauc kaut kur mazajiem, kad paliek mājās viens, man patīk klusumā sēdēt un darīt kaut kādas savas lietas. Tad es pats esmu ar sevi
Un citreiz man liekas tas pat labāk, jo tad drosās daudz idejas. Domāju vai nu jaunus raidījumus, vai skatos arī šīs filmas, kur, piemēram, es arī skatoties filmas, es neskatos viņu kā materiālu. Es viņu skatos arī kā materiālu, bet skatos arī no operatora puses, kas ir izdarīts. Un tad es izdomāju un paskatos, kā tiešām to dara. Un diezgan vienkārši. Nav nemaz tik sarežģīti, kā to uzfilmēt. Un šīs te idejas, kuras es iegūstu no filmām un no interneta, es arī cenšos izmantot savu materiālu filmēšanā. Bija diezgan traki tas, kad bija vakars, un es atnācu mājās, man bija labi, jūtos labi, domāju, tikt paēst, būs forši. Tad vienā brīdī es pa ziņām izdzirdēju par šo te Maksimas traģēdiju. Un tajā brīdī es diezgan stipri sanervizējos un uztraucos par to, kad kāds arī tur varbūt man pazīstams cilvēks. 3 dienas, man liekas, pēc tam es nožēloju, kad es neaizgāju, nenofilmēju kaut ko, vai publiski kaut ko nepateicu, savas sajūtas un savas domas. Un tikai gadu pēc tam es uztaisīju raidījumu par to. Tā kā, kad tu nevajadzētu aizmirst par to laiku. Visi var vilkt plusiņus un mīnusiņus, bet es domāju, ka man ir daudz plusiņu, jo es daru to, kas man patīk. Savā veidā man nepatīk mācīties īpaši, bet es to daru, jo es zinu, ka esmu atradis to lietu, kad es zinu, ka man vajadzēs to pēc tam, tā kā es to piespiežu jādara. Bez ģimenes es neko neiesāku, bez mammas, bez tēta, bez brāļa, bez māsas, neko neizdarītu. Viņi visi atbalsta mani, lai arī morāli, fiziski, viņi visi atbalsta mani.